Labvakar! Jūs skatāties raidījumu Runā Latgale. Šovakar pārunāsim Kārsavas novada aktualitātes, kā arī meklēsim atbildes uz iedzīvotāju iesūtītajiem jautājumiem. Pie mums uz sarunu studijā esam aicinājuši Kārsavas novada pašvaldības izpilddirektoru Tomu Vorkali. Labvakar! Sveicināti! Sāksim ar Kārsavas vidusskolas stadiona projektu. Kā šobrīd norit šis process? Šobrīd process ir stadijā, kad bija veikts iepirkums un uz doto brīdi tas iepirkuma komisijas lēmums mums ir pārsūdzēts. Jā. Un, ņemot vērā to, ka stadions mums ir pēdējo, es teiktu, 2 gadu laikā viss tāds vērienīgākais un apjomīgākais projekts novadā pēc Vienības ielas, tad, kā jūs redzat ekrānos šobrīd, tad laika grafikā ļoti labi ir redzams, ka uz doto brīdi plānots pabeigt stadionu ir 16. gada rudenī, kas nozīmē mums pat projekta realizācijā aizies 3 gadi. Laika grafikā ir ļoti vispārīgi atainots, tad kas par procesiem ir šajā projektā veikti. Un šodien, kad mēs to grafiku mēģinājām taisīt un dalīt ārā vēl mazākus darbus, tad beigās sanāca, ka no šiem darbiem sanāktu milzīgs koks. Ikdienā mēs nemaz nesaprotam, cik daudz laika mēs veltam šādiem projektiem. Tas, ko mēs arī grafikā redzam, tad šobrīd atrodamies būvniecības iepirkuma procesā. Un viens no pretendentiem būvniecības ir pārsūdzējis komisijas lēmumu. Līdz ar to pagājušajā nedēļā mēs bijām ar komisijas locekļiem arī Rīgā. Iepirkuma uzraudzības birojā pārstāvējām mūsu kā Kārsavas novada pašvaldības viedokli šajā iepirkuma procesā. Mazliet, ja par detaļām, tad Kārsavas stadiona projekts un iepirkuma komisija ir atzinusi par uzvarētāju Sijā Ceļderi, kas būtībā ir devis piedāvājumu 554 000 eiro. Un vienam no pretendentiem, kam summa bija mazāka, bet nebija kārtībā gan dokumentācija, gan pieredze, šis lēmums nepatika, tāpēc viņš ir pārsūdzēts. Šonedēļ gaidām arī rezultātu pārsūdzības no iepirkuma uzraudzības biroja. Mans personīgais uzskats, ka tas būs pozitīvs mums, un mēs varēsim turpināt darbu ar būvniecību. Šis projekts nav vienīgais, ko īsteno Kārsavas pašvaldība savas teritorijas sakārtošanai. Uzsākt arī grantceļu būvniecības un pārbūves plānošana, un katrā pagastā aizvadītas sabiedriskās apspriedes ar iedzīvotājiem un uzņēmējiem. Sakiet, kāds rezultāts, kādi secinājumi gūti šo apspriežu rezultātā? Tad šis grantceļu projekti arī ir ļoti nozīmīgi Kārsavas novada pašvaldībai, jo pēc būtības šobrīd ir precīzi Kārsavas novadam iedalīta nauda 1,2 miljonu eiro, kas ir domāta tieši grantceļu atjaunošanai, pašvaldības grantceļu atjaunošanai. Tad mūsu novadā ir pāri par 300 km pašvaldības grantceļu. Un īstenībā ir tā, ka aptuvenais finansējums 1 kilometra rekonstrukcija ir 30 000. Ja ir 1,2 miljoni kopā, tad viegli pareikinot, sanāk, ka tas, ko mēs varētu atjaunot ar šo naudu, ir līdz 40 kilometriem. Un skatoties uz visu kopējo mūsu ceļu garumu, tie ir plus mīnus 10%, un tas nozīmē, ka tas 1,2 miljoni, lai cik daudz liktos, tomēr attiecībā pret visiem ceļiem nav daudz. Un šeit ir tāpēc vēl jo vairāk svarīgāk pašvaldības darbs gana efektīvi un racionāli izmantot šos piešķirtos Eiropas Savienības līdzekļus. Tāpēc, protams, ir arī sapulces un apspriedes ar iedzīvotājiem. Tāpēc arī šobrīd uz domes sēdi ir virzīti arī ceļu atlases kritēriji, pēc kādiem kritērijiem pašvaldība lems, kurus ceļus tad rekonstruēt. Tur šajos kritērijos ir vairāki nosacījumi, gan uzņēmēju darbības esamība pie šī ceļa, tad lauksaimnieki un cita veida uzņēmēju darbība, protams, arī iedzīvotāju daudzums, kas tiek ietekmēts ar konkrēto ceļu, protams, pieslēgumu pie augstākas klases ceļiem, un viens no kritērijiem, kas ir vissubjektīvākais un kur visvairāk būs jālem tieši pašvaldībai, ir tad komisijas slēdziens par ceļa stāvokli. Tad slikts, ļoti slikts vai plus mīnus normālā stāvoklī. Šo komisiju apstiprinās dome, ļoti cerams, ka šajā jau domes sēdē. Prioritāte būtu tieši tie sliktākie ceļi? Protams, bet jāsaka, ka ne tikai sliktums ir tā prioritāte, jo varbūt ir ceļš, kas nav tik kritiskā stāvoklī, bet tur ir apkārt 3 reiz vairāk zemnieku un 8 reizes vairāk iedzīvotāju. Tad, protams,
prioritāte, manuprāt, būtu tam, kur vairāk cilvēku un uzņēmējdarbības. Bet tāpēc būs komisija, būs nolikums, un viņiem būs jāskatās šī lieta. Ko vēl gribēju piebilst par minētajiem ceļiem, tad novadam ir 1,2 miljoni izdalīti, bet novads uz doto brīdi ir priekšlikums domē šo finansējumu dalīt pa pagastiem atsevišķi, tātad katram pagastam kvotēt savu finansējumu par galveno faktoru, jeb kritēriju ņemt ceļa garumu konkrētajā pagastā. Un tad šī vērtēšana notiks jau katra pagasta ietvaros, tad katra pagastā, kuru konkrētu ceļu labot un rekonstruēt. Kad varētu būt zināms, kuri būs ceļi, kas tiks rekonstruēti? Ja pieņemam, ka šajā domē mēs apstiprinām gan kritērijus, gan komisiju, es ļoti ceru, ka līdz pavasarim pirmie ceļi noteikti būs zināmi. Jāņem vērā, ka šis finansējums ir jāgūst Kārsavas novada pašvaldībai visa plānošanas perioda laikā, kas nozīmē, ka laika ir pietiekoši un lēmumiem jābūt izsvērtiem, jo diezina vai vēl no Eiropas būs šāda mēroga finansējums kvotēts tieši mūsu lauku ceļiem, konkrēti mūsu novadam. Kārsavas novads var lepoties arī ar aktīvu senioru kopienu Gvelzis. Un šobrīd biedrības mājvieta ēka Malnavas ielā 4 tiek remontēta. Jā, Gvelzis ir šis neoficiālais mājas nosaukums, kur tiešām ļoti aktīvi uzdarbojas, teiksim, tā mūsu senioru kopā ar Zofiju Ritiņu priekšgalā. Ņemot vērā to, cik viņi aktīvi ir palikuši pēdējo vairāku gadu laikā, protams, kad mēs pašvaldībā vēlamies atbalstīt viņus, un līdz ar to šā gada budžetā mums bija ieplānoti līdzekļi viņu mājvietas minimālai rekonstrukcijai, jeb šīs Gvelžu ēkas sajušanai kārtībā, kas sevi ietver būtībā jumtu nomaiņu, ūdens atvodes sistēmas sakārtošanu un visu logu nomaiņu, jo šobrīd šajā ēkā būtībā nekas nav remontēts. Tā ir vecā poliklīnika un no seniem laikiem tur stāvoklis nav no labākajiem noteikti. Un šiem darbiem mums ir izdalīti 15 000 eiro, tāpēc tos mēs vēl šogad arī apgūsim. Ļoti jauki. Sarunas turpinājumā pievērsīsimies skatītāju iesūtītajiem jautājumiem uz Domes e-pastu. Pirmais jautājums ir par nozāģētajiem kokiem. Vai tos būtu iespējams pārdot iedzīvotājiem māju kurināšanai? Būtībā šos kokus, kurus mēs nozāģējam, vai mēs, vai piemēram, Latvenergo, jeb sadales tīkla zem elektrolīnijām, kur ir mūsu zeme, būtībā atdot privātajās rokās mēs viņus nevaram. To mums neatļauj likumdošana. Manuprāt, tas ir tikai normāli, jo mēs pārvaldam visu cilvēku naudu, publisko naudu. Un nebūtu godīgi, ja mēs jebkāda veida īpašumus pat šos dažus nozāģētos kokus kādam vienkārši tāpat atdotu. Jo, pareizi arī ir komentējusi šo jautājumu mūsu Malnavas pagasta pārvaldniece, kad, ja pat tā, tad kurš būs tas, kurš izlems, Jānim vai Pēterim būs šie koki. Līdz ar to atbilde ir ne, ka mēs pašvaldības īpašumu nekādā formā, nekādā veidā privātajiem vienkārši tāpat atdot nevaram. Bija jautājums, protams, pacēlies arī par Malnavu, kad mēs tos vismaz sev varam lietošanai izmantot, tad, jo mums ir daudzas vietas, kas apkurinās ar malku. To var darīt, bet tur tad ir jāizvērtē. Ja tie ir 3 koki, tad darbs un materiāli ieguldītie, lai tos 3 kokus pārvērst malkā un aizvest tur, kur tiem jābūt. Iespējams, šo malku padarīs ļoti zelta vērtē un dārgu, bet ja tur ir, tā kā mums bija, piemēram, bīstamo koku zāģēšana, kur novadā ir 100 un vairāk šādu koku, tad tos plānveidā kārtojot un liekot malkā, protams, tas ir izdevīgi. Tāpēc tur jau tā situācija jāskanās katrā atsevišķi ir. Kur tika izmantoti šie 100 koki? Šie tieši 100, vairāk kā 100 koki, tie bija izmantoti arī apkurē, jo katrā pagastā ir mums iestādes, kur tiek kurināts ar malku. Nākošais jautājums ir par dīķi, kurš atrodas aiz veikala Elvi. Kā tas tiek tīrīts un iekopts? Apkārtējo māju iedzīvotāji sūdzas par šī dīķa stāvokli. Nav brīnums, ka sūdzas, jo tas dīķis tiešām nav ne labākajā formā, ne labākajā stāvoklī. To mēs atzīstam jau vairākus gadus. Godīgi jāsaka, ka muļļājam mēs šo dīķi un lēmumu par to, ko ar viņu darīt, kā karstu kartupeli, bet kā esmu, jāsaka tā, kad esmu pārliecināts, ka sliktāk par sliktu lēmumu var būt tikai lēmumu nepieņemšana. Līdz ar to mēs šobrīd esam pienākuši pie tā, kad ir lēmums viņu tīrīt.
Jo primāri jau balstījās tas lēmums uz to, vai vispār viņš ir jāsaglabā, vai nebūtu jēdzīgāk viņu raust ciet, jo kas zina, kas būs, ja mēs viņu iztīrīsim. Nu, šobrīd esam nostājušies pie lēmuma, ka tīram viņu. Tīrīšana bija paredzēta jau sākot ar novembri, bet vēl nesen sazinājos ar darbu uzņēmēju, kurš plānojas šo darbu veikšanai. Šobrīd viņam ir aizkavējušies darbi citā objektā un pārredzams, ka pēc 2 nedēļām tad šī dīķa tīrīšana būs uzsākta. Tur plānotais finansējums ir 1500 eiro. Mazs vai liels tas ir tā subjektīvi teikt, bet, manuprāt, tas nav liels. Un nav liels viena iemesla dēļ, kad viss, kas tiks iztīrīts no grunts un no dibena dīkiem, būs planētas krastos. Tas netiks nekur transportēts, līdz ar to tās izmaksas nav nemaz tik lielas. Tā kā, tāds ir stāvoklis šobrīd ar šo dīķi. Pēc tīrīšanas mums, kāpēc arī par to tīrīšanu bija šaubas, mēs esam tīrījuši mazākus dīķus pagastos. Un jāsaka ir tā, ka dažkārt tas skats pēc tīrīšanas ne īpaši labāks arī nav, jo vienkārši pieņemsim paliek bedre, kur netiek ūdens, un ūdens vairs nav. Tad redzēs, kāds būs iznākums iztīrot šo dīķi, bet pagastu piemēri rāda, ka pāris gadu laikā tomēr ūdens uzkrājas, un tad ir normāla vieta, kur var atpūsties. Ļoti jauki. Nākošais jautājums ir saistīts ar atkritumiem. Putuplastu, kas palicis pēc mājas remonta. Vai to ir iespējams nodot kaut ko Kārsavas novadā? Tad par atkritumiem kā tādiem, protams, mēs esam šī gada laikā ļoti tālu pavirzījušies uz priekšu ar šķirošanas jautājumiem. Šis jautājums tieši par putuplastu uzreiz gan jāsaka, ka putuplastu diemžēl nekur mēs nevarēsim iedzīvotājiem piedāvāt nodot, jo viņš nekvalificējas kā ne stikls, ne plasmasa, ne papīrs. Tas viņam būs tomēr jānoliek savā izkastē, par kuru viņš tad maksā par atkritumu izvešanu. Bet tas, ko iedzīvotāji var darīt, un es aicinu viņiem arī darīt, ir šķirot atkritumus manis nosauktajās kategorijās stiklas, plasmas un papīrs, un šos gan atkritumus bez maksas var nodot pašvaldībā atkritumu šķirošanas punktā. Šobrīd viņam darbības laiks ir principā tikai 1 stunda nedēļā, un tas ir domāts tikai tāpēc, ka cilvēki vēl tikai uzzina par šo vajadzību, bet, protams, ir kontakttelefoni, kuros sazvanīt cilvēku un vienoties par jebkuru ērtu laiku, lai nodot šos atkritumus. Kāpēc mēs varbūt neļaujam vienkārši brīvi viņus nodot? Tas ir tāpēc, ka šķirošana, kā jau teicu, ir jauna lieta, un ja, piemēram, stiklā vai pieņemsim plasmasā, tajā pašā minētais cilvēks, kas atsūtīs šo jautājumu, būs putuplastu nocis, tad Ciālas, kas ir mūsu atkrituma apsaimniekotājs, ļoti iespējams par šo konteineri tomēr paņems naudu no pašvaldības, jo atkritumi būs nepareizi sašķiroti. Tāpēc šobrīd ir vajadzīgs cilvēks, kas pieskata, vai viņi ir pareizi šķiroti, jo Ciālas, kamēr mēs šķirojam pareizi, mums naudu par to neprasa. Tas tad ir valsts likumdošanas jautājums. Tik līdz mums ir nepareizi sašķirots, tad Ciālas mums par minētajiem atkritumiem prasīs izvešanu, tad prasīs līdzekļus. Tieši šā mērķa dēļ pagaidām ir tā, ka cilvēks viens pieskata atkritumu šķirošanu. Kā ir ar bīstamajiem atkritumiem? Ar bīstamiem atkritumiem sanāca mazliet kuriosa situācija, kad vides speciālists interesējās par to, iestādēs, kur tad un kā tad vispār tiek organizēta šādu atkritumu nodošana. Izrādījās, ka Kārsavā ir tāds punkts, kur jau iepriekš varēja nodot bīstamos atkritumus, kas ir eļļas, riepas un datortehnika. Jautājums, kāpēc neviens īsti par to nezināja, pat es par to nezināju, tas varbūt ir citu dienu jautājums, bet šo te punktu un tā darbību ir paredzēts fiziski pārcelt uz to vietu, kur šobrīd mēs pieņemam arī šķirotos atkritumus. Un tad tuvākā mēneša laikā es ceru, šis jautājums atrisināsies un būs iespējas nodot gan datortehniku, gan vecos televizorus, gan baterijas, gan arī eļļu, piemēram, gan arī gumijas riepas, autoriepas, tad bez maksas šajā bīstamo atkritumu savākšanas punktā. Uzreiz gan jāpiemina, lai varbūt neberzē rokas mūsu uzņēmēji un servizu īpašnieki, jo juridiskām personām visu auto eļļu nomainīto vai visas nomainītās riepas tur nodot nevarēs. Tas viņiem ir jādara saviem spēkiem. Bet privātie iedzīvotāji, protams, to varēs izdarīt. Sarunas noslēgumā jautājums par Šņitkas upi. Kādēļ, iejaucoties dabā, tika izmainīta upes tecēšanas vieta? Par Šņitkas upi arī ir jau vairāk kā gadu mēs plaši diskutējam ar speciālistiem, jo ir skaidrs viens, ka pilsētā ir problēma no Telegrāfa ielas līdz Malnavas ielai ir upes caurteces problēma.
tas ir visiem skaidrs, arī mums skaidrs, bet kā to risināt, īsti skaidrs nav, jo upe tomēr ir daba, dabu iegrožot un kontrolēt nav tik vienkārši, bet mēs, teiksim tā, konsultējoties ar ekspertiem, mēģinām rast risinājumus. Pēdējais cilvēks tāds, ar kuru mēs visvairāk runājām par šiem jautājumiem, bija mums Andris Urtāns, tas ir hidrobiologs. Viņš ir bijis piesaistīts arī, piemēram, ogres plūdu novēršanās, tāpēc mēs viņam plus mīnus uzticamies, jo tiešām viņš ir strādājis tādās vietās. Pirmais, ko viņš teica, ka svarīgākais izdarīt pirmo darbu ir iztīrīt upi no kritušiem kokiem, zariem un asākajos līkumos, tomēr viņu iztaisnot. Šobrīd esam taisnojuši tikai vienu līkumu un esam organizējuši jau 2 talkas. Ejot no vienības vielas pa upi uz augšu līdz Malnavas ielai, tad tīrījuši visus sagāstos kokus un zarus. Jo, pēc eksperta teikt, ja upē nav dabisku šķēršļu, ja sakritušu koku, tad sanisumus, kas ir smilts sanisumi, it kā upē vajadzētu pašai pavasara palos iztīrīt. Vai tā būs, mēs redzēsim, bet šobrīd lielākas iejaukšanās mums nav plānotas upē. Ļoti ceram, ka šīs teritorijas, sākot no Telegrāfa ielas līdz Malnavas ielai Grupas krastiem, kļūs sausākas un mums būs iespējas tur veidot savas atpūtas vietas, atpūtas takas, jo uz doto brīdi caurplūde ir slikta un tur visu laiku applūst. Neko uzbūvēt, ne taciņu, ne galdiņu nav iespējams īsti. Caurplūde aiz Telegrāfa ielas, tur viss ir kārtībā šobrīd. Jāsaka, ka šo jautājumu aktualizē vēl vairāk tas, kad valsts meliorācijas dienests īstenoja projektu un upi iztīrīja līdz Kārsavas pilsētas robežai un uzreiz aiz. Tas nozīmē, ka caurplūde ir ļoti labi norganizēta gan pirms, gan pēc pilsētas, un ja pilsētā nekas netiks darīts, tad tāds kā mazs aizsprosts veidojas. Jā. Meliorācijas dienests, protams, skaidroja, ka pilsētā viņi darbus neveic, jo tā nav vairs meliorācija tur. Liels paldies jums par šī vakara sarunu. Paldies arī jums, skatītāji, ka bijāt kopā ar mums. Visu labu!